Bet varbūt ir, teiksim, tad šodienas tēma faktiski ir izņēmumi no parastās valsts pārvaldes kārtības. Varbūt mums ir vēl kāda apsvēruma, vai vēl kāds iestādījums, vai vēl kāda joma, kurā šādi izņēmumi varētu būt pieļaujami. Tad šeit ir īstā vieta, kur to pateikt, un par to varētu sākt domāt, vai arī saklausīt uzreiz pārliecinoši argumentus, kāpēc pagaidi šajā gadsimtā tas vēl nav iespējams. Klusums, tā kā... Jā, viens jautājums. Varbūt diskusijai. Ministrijas iekšējā diskusija. Jā, par tām pašām ostu pārvaldēm viens no populārākām tēmām. Ostu likums nosaka, ka ostu pārvalžu nolikumus apstiprina ministru kabinets. Kāds ir vērtējums šādām, te konkrēti runiet par Rīgas un Ventspils brīvostā? Viņām ir atrasināts publisks personas status. Tā, es domāju, kurš pirmā šo jautājumu uzdeva. Man šķiet, ka tas bija tas viens brīdis, kad valdībā bija divi satiksmes ministri. Un tad jautājums bija tāds, vai osta nevarētu būt komerc sabiedrība. Protams, varētu, un vairumā pasaules valsts tas tā arī ir. Tas nav nekāds noslēpums, jo vēlaties kādu pētījumu var atsūtīt. Neviens nav īsāks par 100 lapām. Bet tā doma, ko osta īsti dara, tad divi jautājumi vienā bija. Pirmais jautājums bija par speciālo ekonomisko zonu, ko mēs saprotam vārdu brīvosti. Ka tie, kas tur veido nodarbojas komerc darbību, viņi nemaksā nodokļus vai maksā daļu no nodokļiem tikai. Vai tas kaut ko ir devis Liepājai, Rīgai, Ventspilī? Es varbūt esmu akls un neredzu tās lietas, bet man tāds sajūta, ja tikai ved ārā kokus, ogles un kaut ko pārkrāmē, tad no tās brīvās ekonomiskās zonas maz jēgas ir. Varbūt kādam, vienkārši dažiem cilvēkiem tas veicina biznesu, ja, bet vai tas veicina arī attiecīgo pilsētu attīstību, es gribētu to redzēt. Es vienkārši gribētu to redzēt un dzirdēt. Es varbūt precizēšu. Es negribēju prasīt konkrēti pa ostu, es minēju taisni kā piemēram šīs ostu pārvaldes saistībā ar to lēmumu, ko Saeima pieņem, tātad atvasinātai publiskai personai kompetenci nosaka likuma Saeimā. Bet Saeimā šo nolikumu deliģē izdot ministru kabinetam. Tad jautājums, cik viņi ir atvasināti? Es runāju par divām daļām. Pirmā daļa ir tas, ka nav jāmaksā nodokļi. Acīm redzot, tas ir diezgan bezjēdzīgi. Varbūt ir jēga speciāli ekonomisko zonu veidot nevis Liepājas karostā vai lidostā, bet Latgalē. Tas ir jāprasa finansistiem, viņi noteikti zina, kāds ir iespējamās blaknes un uz kādu termiņu vai kādā veidā to panākt. Tas ir ekonomiskās politikas instruments, lai kaut kur uzturētu pie dzīvības vai veicinātu kaut kur, ka kapitāls turēja aiztek un kaut ko tur atstāt. Otrs jautājums ir par to, kāds ir status ostai. Vai osta ir komercsabiedrība, vai osta ir publisko tiesību juridiskā persona. Principā ir iespējama abi divi modeļi, bet absolūti nekas netraucē ostai būt komercsabiedrībai. Es neesmu speciāli pētījis, precīzāk es to neesmu darījis pēdējo 10 gadu laikā, bet es pieņemu, ka ostas, kuras ir komercsabiedrības, darbojas veiksmīgāk. Jo tur ir jautājums arī par uzticību. Ja tā ir atvasināta publisko tiesību juridiskā persona, ja tur visu laiku normāls cilvēks nevar saprast, kurš šodien pie varas un ar kuru jāsarunājas, ja, tad priekš uzticības veidošanas komersantam, ja viņam ir izvēle, viņš šādu ostu neizvēlēsies. Es pieņemu, ka tas šobrīd visticamāk arī noteikums ir pagājis, kas pie mums nav pagājis garām. Ventspilī, Liepājā un pat Rīgā. Lai gan kā rīzniekam šeit Rīgā ostu nevajadzētu vispār. Tad jautājums ir par to, vai varbūt šis valsts izveidots juridiskās personas status. Tāds, kāds ir šobrīd, labāk nē. Tad nākamais jautājums ir par to, kā saskaņot intereses. Jo ostā sadurās daudz dažādas intereses, un iet parasto birokrātisko interešu saskaņošanas ceļu, ja tev jāsaskaņo ir jau, gandrīz 10 subjektiem, vai 11, tad tas iznāktu, vienmēr cik riņķi būtu vajadzīgi, ja kamēr tā viena vēstule priekšlikuma ceļo. Katrā ziņā tas nebūtu mēnešu laikā. Un ostā visi pārāk dinamiski varētu atļauties šādu parasto birokrātisko saskaņošanas procedūru. Un tāpēc ostās pēc šī likuma, kas šobrīd ir spēkā, bija iecerēts
bija iecerēts. Punkts 1, ka kontrola paketi būs attiecīgai pilsētai, pašvaldībai. Tomēr osta atrodas pašvaldības teritorijā, parasti tā ir pilsēta, un osta izmanto pašvaldības infrastruktūru. Tās lietas nenošķir. Kontrola paketi galvāts ir pilsētai. Tāpēc bija tas 5 no pilsētas, 4 no ministrijām. Nākamais, kas bija tie pārstāvi no ministrijām? Mēs atkal sākam runāt par Grindberga konkursiem. Ja? Šienas dēļ, ka tur ir šo iestādījumu pārstāvji, tie ir cilvēki, kuri runā šo iestādījumu vārdā, un pat, ja viņi ir nākamā dienā atpakaļ kļūdījušies, viņu pārstāvētais iestādījums savu viedokli vairāk nemaina. Tas tur ir pateikts, pie šī konkrētā jautājuma tas ir izlēmts, jo ja tur aiziet vienkārši pasniegs vai kāds cits politiskais radnieks, kuram nav nekāda sakara attiecīgo ministriju, un tad pēc tam viņš atnāk atpakaļ un pastāst īstiem priekšniekam, kas tur notika, tas ir trakais, vai tad nezināja, ka tas ir tas, šito nekādā gadījumā nedrīkstēja darīt. Viņš ir atpakaļ un saka, ka šitam tad nepiekrīt. Tas ir absolūti muļķīgs, absolūti neefektīvs, pilnīgi pretēji tai jēgai, kāda likumā ir ielika. Un tas, ka tur liek iekšā savus politiskos tuviniekus, lai viņi... Es pat nemirītos viņu kādu pussummas maksāt atpakaļ partijas kasē. No tās ir kā lielās algas. Es vienkārši nebrīd, tas kanāls noteikti labāk, kas sēž klāt, arī politiķi, ko daži zina. Un to naudu viņiem maksā par to, ka viņiem ir lērums, atbildīgi milzīgi. Atbildīgi par to, ka tu nekļūdies, ka tu milzīgā mērkaķa ātrumā ir jāpārbauda lietas, ko normāls cilvēks mēnešu laikā nevar pārbaudīt. Tad tu jau nemaksā par naudu tikai tāpēc, un tad smuks amats priekš, kur ielikā politisko tuvinieku. Un pilnīgi bezjēdzīgi tur likt iekšā ir ministra padomniekus, partijas biedrus un tam līdzīgas personas. Ja jau tur liek šo cilvēku, kurš runā ministrijas vārdā, tad kurš tur labāk to izdarīt nekā valsts sekretārs? Ja ministrijai vairāk saprašanās koncentrētas, kurš labāk to izdarīt kā valsts sekretāra vietnieks tieši šajos jautājumos? Cita lieta, kad arī valsts sekretārs šobrīd ir pataisīts par paklausīgiem bandiniekiem, tad nav jēgas arī tādus vairs sūtīt. Kad valsts sekretārs ir, teiksim, kapitāla daļa turētājs, kamēr veselības ministrijā neiedomājumā skaitā kapitāla sabiedrība, kas ir slimnīcas, viss, citās mazākā daudzumā, ja, teiksim, pie tā darba apjoma, kas ir valsts sekretāra un valsts sekretāra vietniekam, domāt, ka viņš var sekmīgi darīt vēl kaut kādu citu darbu, ir vienkārši tehniskām iespējām. Kas traucē pieņemt darbā vēl vienu valsts sekretāru vietnieku? Lai nav